Mīļie draugi, jaunais Romas katoļu baznīcas kardināls šonadēļ savu pirmo uzrunu iesāka ar vārdiem miers ar jums visiem. Ļaujiet arī man šajā brīdī mūsu sestdienas svētvakarā teikt miers ar jums. Un miers studijā 316 un kur esmu es, Imants Miezis, un mēs šeit esam visi kopā, lai stiprinātu viens otru, lai dzīvotu, lai domātu, lai rīkotos tā, kā Kristus mums rādīja, viņa rādītajā attiecību stilā. Un, protams, sarkanais īkšķītis, paldies jums, ka komentējat, ka dalaties te, Īrijā, Lielbritānijā, Latvijā, visur, kur dzīvojam, visur, kur ir latvieši, visur, kuriem ir nepieciešams iedrošinājums. Mūsu pārdomas šovakar par vārdu un jēdzienu un sajūtu, kas apzīmējās miers. Un, manuprāt, tā ir šodien vislielākā vajadzība ikvienam, sākot no tām valstīm, pilsētām, ciematiem, ģimenēm, kur reāli ir ienācis karš, kur nav miera, līdz tiem cilvēkiem, kuri it kā ārēji dzīvo miera apstākļos, nav trūkumā, drīzāk ir labi vai ļoti labi, bet tā iekšējā pasaule vienalga tiek raustīta, plosīta, un tajā nav miera. Un to mēs redzam. Nav cilvēkos tāda īsta, patiesa miera. Nav tāda miera, kurš rada apkārtējā pasaulē īstu mieru. Mēs zinām, ka to iekšējo sajūtu, to nevar aizvietot ne ar ko. Mēs zinām, viens no pieprasītākajiem medicīniskajiem pakalpojumiem šodien ir psihologa pakalpojums. Cilvēki meklē šo mieru, mēģinot to nopirkt ar naudu, ar hobijiem, ar atpūtu. Kāda vienkārši apreibinās, kāda mēģina piepildīt sevi ar kādām ārējām lietām, mantu, apģērbu, īpaši veselīgu izskatu. Un ziedot visu, ziedo laiku, naudu, īstenībā mēģinot iegūt mieru. Kādi mēģina iekarot mieru. Iedomājieties, darot pāri viens otram, cik dīvaini šauj nost cilvēkus, lai būtu miers. Un jūs ziniet, kāds teica, miers, bet miera nav. Kur meklēt to mieru, kas pārveido mūsu iekšējo pasauli, mūs visus? Mieru tādu īstu, kas atbilst vārdam miers. Un, draugis, es to esmu sapratis šādi. Vienā brīdī var atnākt apjausme, ka realitāte ir ne tikai tas, kas notiek fiziskajā, redzamajā pasaulē, ka īstenībā realitāte ir tas, kas notiek mūsu garīgajā pasaulē, un es teikšu, pat vairāk nekā tajā fiziskajā, tajā redzamajā. Izrādās, ka garīgas lietas ir īstākas par fiziskajām lietām. Pie tam garīgas lietas ir mūžīgas. Tās ir ārpus telpas, ārpus laika robežām, ārpus jebkurām robežām. Un interesanti, ka garīgas lietas iespaido fiziskās lietas. Nevelti mēs lasām domas, vārdi un darbi. Nu jā, reizēm sanāk otrādi. Vispirms izdarām un pēc tam domājam. Un ir tā, ka parasti kādā apzinātā vecumā mēs sekojam kādam piemēram, ir mode, ir domāšanas stili, un katram laikmetam var būt atšķirīgi, un katrai tautai atšķirīgi, bet ir kaut kas arī kopīgs, ir kaut kas, kas iet pāri visām šīm robežām, un es tiešām runāju par to iekšējo pasauli. Mēs esam dzīvi,
Un apkārt mums notiek dzīve. Un ja nu mēs uzdotu katrs sev to jautājumu, kam es sekoju, kādai modei, kas ir tas, kuru es savā dzīvē lieku par piemēru, kam es vēlos līdzināties. Baznīcas valodā sakot, kādam garam es sekoju. Un lai atceramies, ka ir kaut kas, kas nav redzams, kas ir garīgs, bet kas iespaido mūsu dzīvi un citu cilvēku dzīvi mums visapkārt. Un ļaujiet man citēt arhibīskaps Kārlis Žols savā apsveikumā 4. maija valsts neatkarības atjaunošanas svētkos rakstīja, un ļaujiet nolasīt un lasiet līdzi. Un arhibīskaps Kārlis raksta, mūsu šodienas evaņģēlī tekstā Jēzus runā par to, kas ir ganas. Kā Kristus sekotāji mēs zinām, ka mūsu visu lielais gans ir pats Kristus. Mēs savā ārējā eksistencē esam pieredzējuši dažādus ganus, bet es ticu, ka jā, lēnām un pamazām, bet tomēr mēs gan Latvijā, gan latvieši plašajā pasaulē arvien vairāk saprotam, ka lai arī kādu darbu mēs katrs darītu, lai arī kur mēs būtu, mūs turēs iekšējā stabilitātē un drošībā vispirmām kārtām mūsu pašu iekšējā dzīva saikne ar to labo ganu sevī pašā. To, kas arī šajā konkrētajā laikā māk izvērtēt, izprast, rīkoties plašāk, ne tikai savu šaurā labumu vārdā. No tā izaugs pārējais nepieciešamais. Gan drošībai, gan labklājībai. Ticu, ka šis ir laiks, kad mēs mācamies ne tikai domāt globāli, bet arī rīkoties lokāli. Pavisam tieši saredzot un atbildot uz to, kas pašā tuvākajā vidē ap mums ir nepieciešams. Tad šo pozitīvo reakciju uz savas tiešās vides nepieciešamībām izplešot tālāk. Tātad, mīļie, saredzot un atbildot uz to, kas pašā tuvākajā vidē ap mums ir nepieciešams. Jā. Un mūsu rītdienas, jeb svētdienas lasījuma moto un nākamās nedēļas mūsu gada grāmatas moto, lūk, šeit, 2. korintieši 5:17. Pāvils raksta draudzei Korintā. Tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redzi, viss ir tapis jauns. Un ja iedziļināmies šajos vārdos, ja tiešām iedziļināmies, nevis uztveram to kā izlasīt pantiņu, kur var rakstīt apsveikumu kartiņās, bet ja tiešām apstājamies un iedziļināmies. Kā tas ir, kad vecā dzīves izpratne aiz muguras, jauna domāšana, jauna dzīve. Un patiešām, ja es pats nebūtu bijis tur tajā vecajā domāšanā, vecajā dzīvē, bet es tur esmu bijis, un tāpēc es varu ar to dalīties. Un es zinu, ka ir daudz cilvēku, kur patiesi ir izpratuši, kāpēc Dievs nāca šajā pasaulē. Un tas ir redzams viņa dzīvēs. Tas ir redzams viņa attieksmē pret jebko. Tas, kurš ir Kristū, tas ir jauns radījums. Tas, kurš ir Kristū, tas, kuram ir Kristus acis, kurš skatās vienādi un labvēlīgi uz visiem. Kristus rokas, kurš paceļas, lai svētītu. Kristus balss, kur aizlūdz par savējiem, kur aizlūdz pat par saviem nodevējiem. Tā balss, kur atskan baiļu pilnajiem mācekļiem, kad
Kristus ienāca viņu vidū pēc augšām celšanās. Miers ar jums. Tā balss, kura saka, veido tiltus, nededzina tos. Un Pāvils it kā man jautā, vai es esmu Kristū. Un Pāvils jautā to arī tev. Vai mēs esam Kristū? Vai es, kurš sevi sauc par kristieti, tikai māku citēt pantus, aizņemtas domas, jā, pat no Pāvila vai izteicienus, māku celt rokas gaisā, esmu iemācījies garīgas dziesmas, māku slavēt. Varbūt es esmu tajā pūlī, kurš sauc Ozianna, māja ar palmu zariem, ar karodziņiem, klāja sarkano tepiķi, iedomātam karavadonim Jēzum priekšā. Bet atcerēsimies, pēc dažām dienām tur pūlis dzied pavisam citu dziesmu, sit viņu krustā. Kādam Jēzum es sakoju, iedomātam vai īstam, iedomātam vai mūžīgam. Kādam dievam es ticu? Lokālam, grieķu zevam, Jupīteram vai latviešu Mārai, Laimai, varbūt Mauru dievam. Un katrs tautības cilvēks savādāk to redz. Vēl jau ir vienādi viens variants visiem izvairīties no atbildes, bet tad paliek kaut kāds tāds tukšums, un kā likums tur ienāk tas nemieris. Vienalga latvietis vai grieķis vai no Meksikas, kamēr tu neatrodi to īsto pamatu, to mūžīgo pamatu. Vai tomēr labāk uzticēties reālajam dievam, kurš ir viss avots, kurš ir radījis visu, kas redzams, neredzams. Protams, var neticēt, var nedomāt par to, bet dzīves vērtība ir pazaudēta. Dievs sevi atklāja cauri Kristu. Mēs redzam, ko Pāvils saka, jo Dievs bija Kristū. Dievs bija Kristū. Dievs atklāja sevi caur Kristu. Un tāpēc esmu kristietis. Caur Kristu es pazīstu, kāds ir Dievs. Kā jau teicu sākumā, Dievs, kurš nes mieru, kurš svētī, kurš dod mieru, ne tā, kā pasaule dod. Vai tajā vietā, kur Dievs man ir ļāvis dzīvot, tev ir ļāvis dzīvot? Vai es, vai tu, vai mēs esam kā jauns radījums? Vai viss vecais? Vai iekšējs nemieris, vai neusticēšanās nevienam, norobežošanās, neizpratne, konkurence, naids, dusmas, vai tas viss ir prom, vai vecais ir pagājis, vai viss ir tapis jauns? To atbildi mēs zinām katrs par sevi, ieskatoties savā dzīvē. Īstenībā to atbildi par mums var dot vistuvākie mūsu ģimenes locekļi, draugi, darba biedri, ne Facebook vai Instagram, kur jā, mēs labi izskatāmies. Es zinu, mums visiem ir, kur tiekties. Mēs visi tik bieži netrāpam mērķī. Bet tieši tāpēc, mīļie, kristietība aicina nākt kopā draudzē, sadraudzībā. Jā, cilvēks, kur domā vai cenšas domāt vienā virzienā, kuriem ir lielāka atskaites sistēma nekā es pats, mans. Esmu jau sacījis, ka zem ozola, pie dabas vai pie jūras varam sajust Dievu klātbūtni. Varam patiešām to sajust, bet dievnamā tur ir kaut kas cits, tur tev tiek paskaidrots, pastāstīts, iezīmēts, parādīts tas ceļš, pa kuru vislabāk iet, lai pats sev nedarītu pāri un citiem nedarītu pāri, lai tur Dievs varētu pieskarties tavai un manai sirdī, pārveidot tavu un manu dzīvi, lai daloties mēs varam saņemt. Rezultāts ir tāds, kādu mums vēlējās dot pats Dievs. Līdzsvarota dzīve, kura nevienmēr ir viegla,
mēs jau zinām, kopā ar kādu vienmēr ir bijis vieglāk tikt cauri grūtībām, bēdām, sāpēm. Vēl vienreiz. Dievs bija Kristū. Redzamā veidā. Kristus ir Dievs. Mūžīgā un kādreiz mums ar mūsu pašu sapratni pavisam neizprotamā veidā, kā tas ir. Bet ir. Un to nevar noliegt. Un nevar noliegt to, ka mūžīgais vienmēr ietekmē to, kas notiek fizikālajā pasaulē, fiziskajā pasaulē. Un šodienas aicinājums, raugoties apustuļa Pāvila sacītajos vārdos, pat tiešām iedziļinoties. Tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis. Un redzi, viss tapis jauns. Lai redzam, lai dzirdam, lai ieklausamies, jo neziņa jau ir tas, kas baida visvairāk. Un tad tiešām ir grūti, tad nav tā miera. Lai izvēlamies sekot tam, kurš zina, kur iet. Kurš zina, no kurienes nākam, kurp dodamies. Lai izvēlamies sekot tam, kurš patiešām nes mieru. Saredzēt, atbildēt uz to jautājumu, kas pašā tuvākajā vidē ap mums ir nepieciešams. Un te ir runa par attieksmi un par attiecībām. Jo tikai iekšēji pārvērtušies cilvēki var pārvērst ārējo pasauli, darīt to jēgpilnu un brīvu. Es jums vēlu mieru, mīļie. Kristus vēl jums mieru, patiesi Dievu bērni, jebkurā kristīgā konfesijā. Novēl mieru un nes mieru. Un mums šeit ir rīt dievkalpojums. Rīt, kā jau Latvijā un kā mums latviešiem pieņemts, mēs pieminēsim mūsu mātes, rīt mātes dienu Latvijā. Jā, un lūkšanā teiksim paldies, paldies Dievam par mūsu mātēm. Katrs par savu mammu, lai kur arī viņa būtu. Lai kur viņa arī būtu. Un šo mieru apziņu, mīlestībā un cieņā balstītu dzīves stilu. Lai šodien arī katrs mēs izlūdzamies no radītāja. Mēs lūksim. Debes Tēvs, mīļais Tēvs, Tu, kas esi radījis visu, kas neredzams un kas redzams. Tu, kas rūpējies par mums, pirms mēs bijām ienākuši šajā pasaulē. Tu, kas rūpējies par mums arī šodien. Un mēs ticam, ka arī rīt. Paldies, ka Tu esi. Paldies, ka zinām, ka Tu mūs mīli. Paldies, ka uzrunā mūs tik dažādos veidos, arī šādā. Un Tava balss vienmēr ir klusa un mierīga. Tava balss nekad nenes nemieru. Tava balss ir mīlestības pilna. Tava balss vienmēr aicina uz mieru. Tā aicina ieklausīties labajā vēstī un ne tikai ieklausīties, bet tajā dzīvot. Un reizēm mums tas piemirstas. Mēs izvēlamies savus ceļus, mēs izdarām nepareizas izvēles un sāp gan mums, gan citiem, bet visvairāk Tev. Lielais Dievs, mēs apzināmies, ka tik bieži nesaprotam, kā mums būt, ko darīt, bet atzīstam. Jā, kādreiz par daudz klausāmies cilvēku viedokļos, cilvēku uzskatos, bet reizēm tik maz tajos viedajos vārdos un padomos, kuri nāk no Tevis, kuri lasāmi un lietojami ir šodien ikvienām. Tēvs piedod. Un šādos brīžos, kad atklustam Tavā priekšā, mēs ieraugām savas nepilnības, savas vainas, iepratīm Tavām mīlestības rokām. Mēs ieraugam tos iemeslus, katrs sevī, kāpēc Tev bija jāmirst mūsu vietā. Jā, daļa mūsu vienaldzības, kad bija vienalga, ka otram sāp vai tas cieš, daļa mūsu pašpārliecinātības, ka bez Tevis varam kaut ko sasniegt, bet cieš mūsu tuvākie. Daļa tā, ka nolikām sevi Tavā, Dieva vietā un kalpojām sev, savām vēlmēm, savām iegribām.
Jā, un pasaule ap mums nepalika gaišāk. Tēvs piedod. Tēvs, un arī šodien mums sāp sirds, ka redzam, kā mūsu mīļie, dārgie, dažkārt tērē, dažkārt iznieko tavu doto dzīves laiku, lai varbūt sasniegtu kaut ko, kam nemaz nav vērtība. Tēvs, un nespēks ienāk, kad redzam kara briesmas, ļaunumu uzvaras kliedzienus. Un mēs saprotam, tevis tur nav. Tur valda pavisam cits gars. Jā, un reizēm tiešām gribas aizvērt logus un durvis, izslēgt internetu, izslēgt televizoru, lai neko no tā neredzētu. Bet tā ir reālā dzīve, kur gan mēs, gan mūsu līdzcilvēki, katrs izvēlas savu dzīves ceļu, savu dzīves uzskatu. Bet tu, Kristu, gāji, tu nesi mieru, uzrunāji. Un, lai arī kādiem varbūt liekas, ka tu esi nogalināts, tevis nav, mēs zinām, tu esi dzīvs. Tu esi dzīvs un klātesošs ikvienam, kurš to patiesi vēlas. Tu esi durvis uz jaunu, pilnvērtīgu dzīvi. Tu esi durvis uz mūžīgo dzīvi. Paldies Tev par to. Paldies, ka Tu atstāji mums labo vēsti, ka viss reiz būs savādāk. Lai kas arī šodien notiktu, mēs zinām, Tavs labais nodoms piepildās un piepildīsies. Ka tas būs tas, uz kuru Tu vadi šo Tevis radīto pasauli, ka būs miers. Un šobrīd ieliekam sevi Tavās rokās. Tēvs, pieminam visus, kuru vārdi ir mūsu sirdīs. Mēs aizlūdzam par tiem mūsu mīļajiem un paziņām un draugiem, kuri ir slimībās, kuri cieš, kuri ir arī vecuma nespēkā. Mēs aizlūdzam par mūsu draugiem, kuriem sirdīs ir nemieris. Aizlūdzam par tiem, kuriem ir jākaro. Aizlūdzam par Tavu neredzamo draudzi visā pasaulē. Un par tās redzamo daļu, par to, kur mēs katrs piederam kādai konfesijai. Tēvs, lūdzam, lai mūsu dzīvē patiešām parādās reāls Tavas mīlestības spēks. Mīlestības, nevis kara un varas spēks. Lai katrs mēs dzīvē un sadzīvē īstenojam Tavu nodomu. Tēvs, šodien īpaši mēs pieminam mūsu mammas, lai kur viņas arī būtu vēl blakus mums vai kur tālāk citur dzīvo, vai arī jau pie Tevis. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par mūsu mammām, kur viņu acis bija Tavas acis, kad tikām turēt uz rokām, kur rokas bija kā Tavas rokas, caur kurām mums tika dots viss, kas mums dzīvai un dzīvībai nepieciešams. Tēvs, mēs mīlam, un mēs Tev pieminam šajā klusajā lūkšanā. Tēvs, mēs Tevi lūdzam. Paldies, Tēvs, ka Tu dzirdi katra lūkšanas un ļauj, ka mēs visi kopā Tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus mums mācīja lūgt Tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
Un lai katrā vietā un katrā jūsu sirdī ienāk Dieva miers. Esiet svētīti!